Esam nonākuši pie diskusijas sadaļas, kā es teicu, tātad mums zālē ir divi puiši ar mikrofoniem, es arī jūs aicinu iesaistīties, bet es tomēr gribētu vispirms priekš iesildīšanās pats uzdot vienu jautājumu, kas tomēr, es domāju, interesē īpaši uzņēmējus, kas ir šeit klāt, kaut gan arī pārējos, jo uzņēmēju labklājības un veiksmes jau ir atkarīgs arī visu mūsu pārējo dzīve. Un skaidrs ir tas, ka pašreizajā situācijā kreditēšana banku sektorā ir tikpat kā apstājusies. Es zinu uzņēmējus, kuriem ir ekscelenti projekti, kur, teiksim, pirms gada varbūt 5 bankas būtu sacentušās, lai šo projektu finansētu. Un tagad, ja vien tu nevari nodrošināt ļoti būtisku savu līdzfinansējumu, vismaz 30–40%, un arī ar nosacījumiem ārkārtīgi sarežģītu jebkuras nozares projektu ir finansēt. Jautājums ir tāds gan šiem paneļa dalībniekiem, gan varbūt iepriekšējiem runātājiem, kas ir palikuši zālē, vai Latvijas bankai vai Latvijas valstī šajā lietā būtu kaut kas jādara, vai pastāv tādi instrumenti, un ja pastāv, kurš jums šķistu tas šim brīdim pareizākais. Varbūt kā izbijušam Rīgas fonda biržas prezidentam es pirmam varētu dot vārdu, un tad varbūt ir vēl kāds drosminieks, kurš ir gatavs šādu lietu komentēt. Paldies. Es pirms kādu laiku tieši biju izteicies par šo jautājumu, kad vajadzētu visus tos banku akcionārus sasaukt pie premjera un dot kādus norādījumus. Un tad man visu šo banku prezidentu zvanīja un aicināja pusdienās, jo nesapratu, kāpēc es esmu tā pateicis. Bet es domāju, ka šī ir tā lieta un tā reize, kad mums tiešām tur ir jāsauc cilvēki kopā un ir kaut kāda izpratne jāsaprot, tāpēc, ka tiešām kreditēšana ir apstājusies un daudz projektu stāv, un es domāju, ka tas galvenais iemesls ir pirmkārt jau arī tā neticība valstī, kas ir, bet otrais iemesls ir tas, ka bankas vienkārši pašreizajā brīdī aizsargā sevi. Ja? Tur nav nekāda instrumenta. Domāju, šī brīdī mums ir vairāk jāskatās uz tiešajām investīcijām, kas ir lieli ārvalstu strateģiskie investori, vai arī finanšu investori, kas būs varbūt apšaubāmā pašreizajā brīdī. Es varu pateikt pa violī, kad mēs finansējam visus tos projektus ar savu naudu, kur, piemēram, ir Eiropas Savienības nauda, ja bankas naudu nedod. Ja? Tad ir Eiropas Savienība projektu programmas ietveros šeit kāda mūsu pilsēta saņem vai projektu saņem kādus 20, 30 vai 40% līdzfinansējumu un bankas naudu nedod, tad violī grupa, piemēram, gatava savu naudu likt iekšā, aizstājot šo banku iztrūkumu pašreizajā brīdī. Bet ir jāstrādā tiešām ļoti aktīvi, lai to atdzīvinātu. Domāju, ar bankām ir jārunā nedot no spēka pozīcijas pašreizajā brīdī, diemžēl. Tā, ekspremjeras Egars Kalvīts ir gatavs komentēt šo jautājumu. Lūdzu, Egar. Jā, paldies. Es domāju, ka ir vairākas lietas. Pirmkārt, finansēs galvenais faktors ir reputācija. Un, diemžēl, Latvijas banka vai jebkurš cits var darīt, ko grib arī valdība, bet reputācija Latvijas ir sagrauta ļoti īsā laikā. Mēs 2 gadu garumā esam dzirdējuši tikai vienas gaudas un raudas par to, ka šī valsts tūlīt izbeigsies, ka viņi tūlīt bankrotēs, ka tūlīt būs milzīgākā ekonomiskā krīze, un tādās gaudās esam dzīvojuši neko nedarīdami. Atnāk nākšais premjers, kurš vispār iesāk savu valdību ar vārdiem, ka Latvija jau ir bankrotējusi. Tajā pašā laikā, ko tad mēs sagaidām no finanses tirgiem? Kurš šī finanses tirgu vispār kādu latu gribēs ieguldīt? Kas būs tas trakais, kurš ieguldīs tādā situācijā? Otra lieta. Mēs tur varam attiet vēsturē atpakaļ, skatīties arī Kalvīša valdības darbus, jā, nestāvēja pretī arotbiedrībām, neizturēja opozīcijas spiedienu, kaut gan atcerēsimies, ka tā laika opozīcija bija tieši tā pati, kas šobrīd pārvalda valsti, kas bļāva un kliedza, kā vajag algas palielināt vēl vairāk, un jāiet tajā algu palielināšanas mašīnā vēl dziļāk, un jāpalielina. Tagad viņiem ir iespējas kaut ko darīt. Nākot pie varas marta mēnesī, kā var Latvijas bankās būt atlikusi kāda nauda, ja valdība nedara neko, lai pildītu valūtas fonda vienošanos un aizņemās visu naudu iekšējā tirgu? Praktiski no Latvijas bankām tika izņemta pirmajā pusgadā visa nauda, jo kaut kādā veidā bija jāfinansē valsts ārējais parāds un budžeta deficīts. Jo ārējās naudas nebija, jo saistības mēs nespējām izpildīt pēc Godmaņa valdības, gaidot pašvaldību vēlēšanas, kur arī slēpjās tā lielākā liekulība. Tā kā es domāju, ka galvenais uzdevums, lai vispār atgrieztos normāla asinsrīta, ir valsts reputācijas atjaunošana. To, ko Guntars rādīja uz sienas, valdībai ir jātic, valūtai ir jātic, nodokļu sistēmai. Vai tā ir normāla valsts, kura krīzē, kā Jānis teica, pārskata visu nodokļu sistēmu?